Labrīt, Ričī. Šodien spridzinam? Labrīt, mēs vienmēr spridzinam Fortnite. Man ir prieks, ka mēs pirmā spēlē spēlējam uz cauņu pāri kopā ar Itālijas komandu. Būs baigi interesanti, un es ļoti gribētu izdarīt tā, lai mēs viņiem ieliktu. Tas būtu mums labs sākums, un mūsu mērķis ir tāds pats kā vienmēr. Spēc labāk spēle, tuvojamies tai mūsu latiņai, tad mums labi spēli. Vēl 3 pēdējās spēles šajā čempionātā, tāpēc ir jāizbauda un vienkārši jāspēlē. Bet mēs noteikti spridzinām obligāti. Tieši tā. Jā. Tavu komentāru par to, ka Zviedri pārspēja 3 spēļu rekordu komandās, 237 vidējais. Es domāju, tā nebūtu arī priekš mums nekāda problēma. Es domāju, ja mēs būtu veiksmes faktors un vispārējais, mums arī mākslinieks spēlēt tāpēc, kā viņi ir tikai cilvēki. Labi, viņi varbūt ir vairāk pieredzējuši, profesionālāki, bet tas nav nekas pārdabisks. To var izdarīt jebkura šeit komanda, tikai ar mazliet veiksmi. Tāpēc, viņi, protams, ir malači, tāda spēle ir ļoti labi augstas komandas, tas vispār ir fantastiski, bet es uzskatu, ka arī viņus varētu kāds arī pārspēt. Un Latvija šobrīd atrodas 24. vietā, bet rezultāts mums ir uz komandu diezgan augsts, un mēs esam ļoti tuvu Latvijas rekordam, aptuveni kaut kādi 15 ķegļi. Tavu komentāru par šo faktu? Tas pats man ļoti priecē, un es ļoti ceru, ka šodien mēs arī izdarīsim to, lai mēs to rekordu pārspētu. Mēs visi to vēlamies, jo tas rekords ir ļoti sen jau uzstādīts, ļoti sen atpakaļ. Protams, mēs rekorda vietu pārspēt nevaram, bet vidējo mums ir pārspēt ļoti reāli, tāpēc es tomēr neejam. Un es skatos, ka šodienas plāns tieši tāds pats. Esmu sākumā mēģināt, tad arī, kā zinu, pēc tam izspēlēs ļoti interesants vaļņi, tāpēc pēc sākumā, protams, sāksim ar šo un tad jau pēc situācijas. Jā, labi. Paldies tās. Jā, īsumā pa vakardienu. Vakardien mēs ļoti labi nospēlējām. Bija ļoti labi rezultāti. Uz komandas 191, nedaudz atpaliekam no 200 vidējā. Diezgan grūti. 3 cilvēkiem komandā bija 200, Rihardam bija visaugstākais. Ķimam ar Andi bija 170, kaut kas robežās, tagad precīzi neatceros, jāver vaļā rezultāti. Cīnamies, straiku paliek vairāk, celiņi spēlējot prognozējumāk, komandās jau eļļā ātrāk pazūd, bet tāpat laikā viņa vidū ļoti ātri tiek izspēlēt un paliek ļoti savs un ļoti ātri jārēģē, jāiet pa kreisi, vai bumbu nevar vairāk dabūt pa labi, un tad ir vai nu kreisais, vai nu pieri. Tas ir tas grūtākais, ar ko mums sanāk cīnīties. Redzēsim, kā būs šodien, jo vakardien jau otrajā spēlē jau bija tā, ka jau vilka pa kreisi, bet kaut kā jau tikām galā. Bet trešajā spēlē jau bija daudz pa grūti, un daudziem mūsu komandas biedriem tas sagādāja problēmas. Ir tīpaši tiem, kam ir mazāk apgriezieni, jo viņi jūta vairāk iznesumu, viņiem tajā vidusdaļā bumba tik ātri varbūt nenostrādāja, viņiem viņi izslīdēja cauri. Šodien ņemsim vērā iepriekšējo vakardienas pieredzi un cīnīsimies līdz galam.
un centīsimies pārsist Latvijas rekordu, kā arī varbūt priekš sevis nospēlēt labi, lai labi noslēgtu šo turnīru. Un tad jau tiksimies banketā. Strike.